Ik gadu uzņēmums Latvijas valsts ceļu atkritumu savākšanai tērē vairāk nekā 1 miljonu eiro, jeb 1,8% no ceļu uzturēšanas darbiem atvēlētā finansējuma. Tomēr te ikviena no vairāk nekā 180 pie autoceļiem esošajām stāvvietām klāt ar papīriem, stikla lauskām un citu drāzu. Līdzīga aina pavērs arī pie autoceļa A1 16. kilometrā izvietotajā stāvvietā. Atkritumu urnu šeit nav, un lai gan uzraksts vēsta par bargu sodu mēslotājiem, stikli un dažādi drāza klāj nevien asfaltēto laukumu, bet arī pieguļošo zonu. Latvijas autoceļu uzturētājs reizi nedēļā veic stāvlaukumu sakopšanas darbus. Stāvlaukuma, bet ne zonas, kas ir citai personai piederīgi. Kādreiz mēs ar to nodarbojāmies, bet to atkritumu kaudzes rodās vienkārši nepārtraukti zaļajā zonā, tad sākām skatīties pēc piederības, kas par ko atbildīgs, par teritorijas sakošanu atbildīgs tam, kam tā teritorija piedara. Gan autoceļu uzturētāji, gan Cernigavas pašvaldība, kur vairākus gadus tīrījusi zaļo zonu, atkritumu savākšanai mēnesī tērējot ap 125 eiro, ir viensprāts, ka situāciju neatrisinās arī konteineru izvietošanas stāvlaukumā. Uzstādot atkritumu konteinerus šādās stāvvietās, problēma var tikai sāsināties, jo kādreiz atkritumu urnas ir bijušas ne tikai šitajās stāvvietās, bet arī daudzās citās. Un tai situācijai pretējs efekts. Cilvēki, kas brauc sevišķi no dārzkopības rajoniem, sezonas laikā šie konteineri pāris dienās ir pilni, jo šie cilvēki negodprātīgi atbrīvojas no saviem atkritumiem. Un tas atkrituma apjoms, kas nonāk šādos konteineros un ap tiem konteineriem, ir ļoti liels. Tas tikai loģiski, ka valsts ceļi neizvieto konteinerus šajā stāvvietā. Šī problēma ir ne tikai uz konkrētās šosejas A1, bet visā valstī, un pašvaldības ir, pretenzijas nāk, protams, par pašvaldībām, ka pašvaldība nekopja, jo transporta līdzekļu vadītājiem, un viņiem jau vienalga, kas to uzkopja. Galvenais, lai būtu tīrs. Sižeta filmēšanas laikā stāvvietās sastaptais autovadītājs stāsta, ka šeit iegriežoties bieži, un lai gan galīgi nepatīkot piemēslotā vide, galvenais esot, ka ir vieta, kur atvilkt telpu. Viss jau ir šeit. Cilvēkiem, kas izmet savus atkritumus šeit, tas ir galvās, audzināšana. 40 gadu pa tūkstnesi, un pēc tam viss būs kārtībā. Tiešām, tas jau ir ielaists, tas ir domāšana, tā ir skola, tas ir tālāk ģimenes skola un viss pārējais. Gan autoceļu uzturētāji, gan pašvaldība uzskata, ka lielākie piedrasotāji ir kravas autovadītāji. Jo no konkrētās autostāvvietas ne jau vieglā transporta līdzekļu transporta šie atkritumi tiek izmesti. Šie atkritumi tiek izmesti no tālbraucējiem. Tālbraucēji šeit piestāvi, lai nakšņoti vai kā savādāk atpūstos, ieturētu pauzi. Un viss tas, kas ir kabīnē, tas nonāk šajās stāvvietas teritorijā. Ķekavas novadā pirms vairākiem gadiem problēma tika atrisināta panākot vienošanos par stāvvietas slēgšanu. Šādu lūgumu Latvijas valsts ceļiem izteikuši arī cernigavieši. Protams, ka šīs stāvvietas ir vajadzīgas, lai transporta līdzekļu vadītāji varētu pieturēt, bet mēs lūdzam valsts ceļiem tikai liekt šīs stāvvietas izmantošanu smagajam transportam. Kā skaidro uzņēmums Latvijas valsts ceļi, šobrīd slēgti esot jau 19 stāvlaukumi, bet vairāk stāvlaukumu slēgt nesot paredzēts, jo tas nepieciešams gan tālbraucēju šoferiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem. Ikdienas darbos tiekot nokopts viss asfaltētais laukums līdz mežam un 1 metrs aiz bortakmeņa kreisajā pusē un viss stāvlaukums labajā pusē. Tālākā zona ir Latvijas valsts mežu īpašums, kuras sakopšana nav Latvijas valsts ceļu pārziņā.